Pirms tu dosies meditācijā, es tev pastāstīšu, kā elpot šīs meditācijas laikā. Tātad, kā tu elpos? Tu elposi ieelpojot tev vēders sarausies un krūtis pacelsies. Šī te ir reversing breathwork elpa, kā es to iemācījos pie Leonardo Oru, pie cilvēka, kurš to metodu ir izgudrojis. Ja? Tad tev uz ieelpu vēders saraujas un krūtis pacēs. Tas būs pretēji diafragmas elpai, un šī te elpa palīdz atbrīvot dažādus sabloķējumus, liekās emocijas. Viņa attīra, un tai pašā laikā tu elpo ne tik vien gaisu, bet arī enerģiju, kas tevi sadziedē. Tā ir ļoti jaudīga, forša un dziedējoša elpa. Tā, skaties, tad vai? Ieelpa vienmēr ir ar degunu, un izelpa būs vai no ar degunu, vai ar muti, un es tev pateikšu, kurā brīdī kā. Svarīgi, ka tev elpa plūst savienoti, ka tev ieelpa saplūst ar izelpu, un izelpa saplūst ar ieelpu. Tu elpo bez pauzēm starp ieelpām, izelpām, ieelpām. Bez pauzītēm. Tu pamēģini, jā? Tad, ja izelpojot, gaisa mazlietiņu paliek, tev tāds sajūta, ka tu neesi līdz galam izelpojis, tas ir ok, tu turpini elpot, gan jau tu nepiepūtīsies kā balans, svarīgākais, lai ir šis tas savienotais ritms, un elpa ir brīva un dinamiska. Tad brīva, dinamiska, savienota elpa, uz ieelpu vēders paceļas, krūtis izplešas, uz izelpu otrādāk. Un tu esi dzirdama, tavu elpu var dzirdēt. Tavs ritms, es pieļauju, būs noteikti lēnāks kā mans, tas nekas, tas ir ok, bet tev paliek tāpat dinamiska elpa, ja? Tev var reibt galva, tev var kaut kādā brīdī negribēties, varbūt sajūta, tagad man ir jāpārstāj elpot, es vairs nevaru. Tad, kad pienāk tā ir pretestība siena, tev ir jāelpo tam visam cauri. Un ja kaut kur kaut kas sāp deguns vai vēl kaut kas iesmēr eļļu degunā, bet paliec pie ieelpas caur degunu. Tici man, tās visas ir pretestības. Un cilvēkam ir ļoti daudz pretestību pret labākas, foršākas un skaistākas dzīves sākšanos, lai arī cik dīvaini tas neizklausītos. Jo mums vislielākās bailes un sabotāžas ir prieši sastopot nezināmo. Tādēļ elpo. Es zinu un ticu, ka tu to vari. Tā, redz, kāds man dzeltenas zeķītes jautras. Tā, aizver acis un iekārtojies ērti. Vienkārši pievēršot uzmanību savai elpai, piefiksē, kā gaiss tevī ieplūst un kā gaiss no tevis izplūst. Vienu uz krūtīm,
savus sapņus un dzīvot lielisku un skaistu dzīvi. Un ja tev uz šo brīdi šķiet savādāk, tad vienkārši tici, ka viss ir iespējams. Brīnumi notiek un arī tev. Viena roka tev ir zvēdera, viena uz krūtīm, un ieelpojot vēders saraujas, krūtis izplešas. Ieelpa deguns, izelpa mute. Brīva, savienota, dinamiska elpa. Ieelpa un izelpa. Un kā tev sanāk, tā ir lieliski. Tev sanāk brīnišķīgi, tev sanāk ļoti, ļoti labi. Pat ja tev kaut kas neizdodas, vai tu izdari nepareizi, tu izdari ļoti labi. Un tu izdari vislabākajā veidā, kā uz šo brīdi tu vari. Turpini elpot, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Savā elpas ritmā. Ja tev kādā brīdī liekas, ka elpa pati tevi elpina, turpini, tas ir ļoti labi, tu elpo enerģiju. Un šī enerģija tevi dziedē. Elpo, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa deguns, izelpa mute. Izelpa, ieelpa, izelpa. Elpot, tev vēl mazlietiņi ir jāpelpo. Izelpa. Un tagad tu elpo. Ieelpa deguns, izelpa deguns. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Brīva, dinamiska, savienota elpa. Tu vari, tu vari, tu vari, tu vari, tu vari. Pat jau tev liekas, ka tu vairāk nevari paelpot. Turpini, tu vari, tev lieliski izdodas.
kā sunītis. Ieelpa deguns, izelpa deguns un ātri. Ieelpa, izelpa. Tu aizdedz savu radošo uguni ar šo elpu. Ieelpa, izelpa. Jā, ļoti labi, tev sanāk ļoti labi. Ieelpa, izelpa. Aizturi un turi. Esi ar aizturētu elpu. Mazu brītiņu esi ar aizturētu elpu. Pavēro, ko tu jūti šai brīdī. Izelpo un aizturi uz izelpu. Uztais tādu ieelpu, izelpu, kā gribās. Un elpo mierīgi. Tagad nav svarīgi, kur ir rokas, kur ir krūtis, vēders. Atslābinies un esi mierīga. Tu esi padarījis lielisku darbu. Paliec ar aizvērtām acīm. Galvas virspusi tu savienojies ar Dievu, un no Dieviņa tev ieplūst mīloša gaisma, kas apņem tevi no ārpuses un piepilda no iekšpuses. Ar ķermeņa lejas daļu tu savienojies ar zemes centru, kur ir gaismas bumba. No tavu ķermeņa lejas daļas līdz zemes centram aiziet ūdens kritums saknes, vai enerģijas staps, un zeme tev dod spēku, izturību, mīlestību, visu vajadzīgo superīgai dzīvei uz zemes. Un tu jūti, ka tev no Dieva un no eņģeļiem, tu jūti, redzi vai zini, plūst kamēlijas. Daudz baltas, mirdzošas kamēlijas. Tu varbūt pat ieelpo viņu patīkamo aromātu. Tu sajūti šo ziediņu nevainību un spēcīgo enerģiju. Ja nesajūti, tad zini, ka viņi tevi dziedē. Un tagad pamēģini ieelpot vienā ritmā ar kamēlijām. Ieelpa un izelpa. Vai nu tu vienkārši elpo un zini, ka tu elpo vienā ritmā ar kamēlijām. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Un eņģeļi tev vēl bēr magnolijas. Skaistās magnolijas. Rozā magnolijas tumši. Skaistas, brīnišķīgas magnolijas,
Viņas piepilda tavu vēdera lejas daļu, un tu ieelpo šo te ziedu aromātu un enerģiju. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, un kamēlijas sajaucās kopā ar magnolijām, izplūst pa tavu ķermeni, katra tavu šūniņa sūc dziedējošos elekstīvus, izplatās pa tavu auru ārpus tavu ķermeņa, un tu sajūti savā sirsniņā gaismiņu. Vai tu iedomājies, vai redzi, vai vienkārši tur ir gaismiņa? Tu zini. Un šī te tavas sirds gaismiņa apmirdz visu tavu sirdi. Viņa mirdz pa tavu ķermeni. Tālāk viņa mirdz ārpus ķermeņa, izplatās pa tavu istabu, dzīvokli vai māju, aizmirdz tālāk pāri visai Latvijai, no Latvijas pa Eiropu, vai valsts, kur tu atrodies, un pēc tam mirdz pāri visai pasaulē. Tu mirdzi, un tavas sirds siltums un mīlestība mirdz pāri visai pasaulē. Tu elpo, esi ar aizvērtām acīm, un no dieviņa tev tu paliec plaukstiņas, rokas ar plaukstām uz augšu, un no dieviņa tev plaukstās iebirst brīnišķīgas dāvanas, kuras tev uz šo brīdi ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Varbūt tu redzi, zini, jūti, kas tas ir, varbūt nē. Ja tev dāvanas patīk, pieliec plaukstiņas pie savām krūtīm, ielaid viņas savā sirdī un pasaki paldies dieviņam. Paldies zemes mātei, paldies eņģeļiem, pasaki paldies arī pati sev. Gūli šajā enerģijā ar aizvērtām acīm, cik vien tev ir vajadzīgs. Un tikai un vienīgi tad, kad tu būsi gatava, tu ar domām apstāsties savai galvai pa vidu aiz acīm, būsi savā ķermenī, un atverot acis, tu skatīsies caur savām acīm, un šis process nes lieliskus augļus tavās ikdienas gaitās. Paldies tev! Tu esi pelnījis būt mīlēta, mīlestību, prieku, laimi un vislabākās lietas pasaulē.